publiskoti 3 miljoni jaunu Epsteina lietu, atklājot negaidītu saikni. Džefrijs Epsteins un Kremlis. Maskava dokumentos minēta vairāk nekā 10 000 reižu, Putins vairāk nekā 1000 reižu. Dokumentus ir arī satriecošs Federālais izmeklēšanas birojas ziņojums, kas liecina, ka Epsteins bija slepenais bagātības pārvaldnieks Krievijas prezidenta Putina slēptajai bagātībai. Šī truša ala kļūst arvien dziļāka un dziļāka. Tātad sāksim ar dažiem no lielākajiem atklājumiem. 2014. gada aprīlī Epsteins saņem satraucošu ēpastu. Šis ēpasts nāk no Japāņu miljardiera un uzņēmēja Džoja Otto. Ēpastā rakstīts: Prezidenta Obamas reakcija uz Ukrainas krīzi, ko kritiķi sauc par lēnu, ir atjaunojusi 15 gadus ilgušo Krievijas līderu slēpto bagātību izmeklēšanu. Tiek pievienota saite uz rakstu. Ēpasts ir atzīmēts kā ļoti svarīgs, ar augstu steidzamību tā es pieņemu. Epsteins ātri atbild: es tev zvanu. Nav zināms, par ko runāja, taču tas liek domāt par sen izteiktām aizdomām. Epsteins bija atbildīgs par Vladimira Putina slēptās bagātības pārvaldīšanu. Patiesībā mums ir vēl viens pierādījums, kas šo apgalvojumu padara ticamāku. Federālais izmeklēšanas birojs 2017. gada ziņojumā ir līdzīgs satriecošs apgalvojums. Konfidenciāls avots Federālais izmeklēšanas birojs atklāja, ka Džefrijs Epsteins pārvaldīja Vladimira Putina un citu bagātību. Apgalvo, ka Epsteins sniedz līdzīgas pakalpojumus daudziem pasaules līderiem, arī Džimbombejas prezidentam Robertam Mugabem. Epsteins bija cilvēks visiem ietekmīgajiem, kuri gribēja slēpt, pārvietot vai aizsargāt naudu. Tagad jāprecizē viena lieta. Šis Federālais izmeklēšanas birojas dokuments ir neapstrādāts pavadienu materiāls. Tā ir konfidenciāla informācija, ko Federālais izmeklēšanas birojs uzskatīja par pietiekamu uzticamu dokumentēšanai, bet ne apstiprināja. Konfidenciāls avots nav vienkārši cilvēks, kurš zvana uz ieraksta līniju. Federālais izmeklēšanas birojs šiem avotiem piešķir svaru ar konkrētu iemeslu. Interesanti, ka mums ir fragments ar Epsteina nopratināšanu. Viņš konsultēja cilvēkus, kurus daudzi uzskatīja par ļauniem, un palīdzēja aizsargāt viņu naudu. Paklausieties, vai jūsu nauda ir netīra nauda? Ja paskatās, vienkārši atbildiet uz jautājumu, vai jūsu nauda ir netīra nauda? Nē, tā nav. Patiesībā, Kāpēc tā nav netīra nauda? tāpēc, ka es to nopelnīju. Bet tu to nopelnīji, mēs jau iepriekš par to runājām. Pirms tu to nopelnīji, tu to nopelnīji. Dodot padomus sliktākajiem cilvēkiem pasaulē, vai ne? Kas dara milzīgi sliktas lietas un tikai lai nopelnītu vairāk naudas. Tātad, vai tev vajadzētu ņemt naudu? Manuprāt, tas ir likumīgs jautājums. Vai tu domā, ka tas ir likumīgs jautājums? Jā, karā. Es domāju, ka tev tas jādara. Ētika vienmēr ir sarežģīta. Bet es varu tev pateikt, ka ar naudu, ko es devu, lai palīdzētu izskaust poliomielītu Pakistānā un Indijā, tā vietā, lai jautātu man, vai šī nauda būtu jādod šiem bērniem vakcīnām, jūs varētu pajautāt mātēm, kas saņēma vakcīnu un zina, ka viņa bērns nesaslims ar poliomielītu, vai Epsteins būtu palīdzējis šiem cilvēkiem. Ja mēs vēlētos jautāt par jūsu metodēm, jūs esat matemātiķis. Mēs iegājām tajā klinikā, kur viņi izsniedz šo naudu cilvēkiem, kur ir vislielākajā nabadzībā un slimībā. Teicām viņiem, ka nauda nāk no, kas tu esi? 3. klases seksuālais plēsējs? Pirmais līmenis tavējais, tas ir gan augstākais, gan sliktākais. Nē. Zemākais. Es esmu zemākais, tu esi zemākais. Labi, pirmais līmenis, tu esi zemākais. Bet noziedznieki. Jā. No kurienes bija nauda? Kāda procenta lēšana? Es saprotu, ka jums nepatīk varbūtības. Man vienalga, es gribu naudu bērniem. Viņš teica, gribu naudu bērniem. Vai viņi zināja, no kurienes nāk nauda? Es domāju, ja tu viņiem pastāstītu par vēlnu. 100%. Pats vēlns teica, es apmainīšu dolārus pret tava bērna dzīvību. Vai tu domā, ka esi pats velns? Man ir labs spoguls. Tas ir nopietns jautājums. Atvainojos. Vai tu domā, ka esi pats velns? Es nesaprotu, kāpēc tu tā saki. kā jūs zinat, viss, kas saistīts ar Epsteinu, parasti nav draudzīgs reklāmdevējiem YouTube. Tāpēc, ja vari, veltī sekundi un nospied abonēšanas pogu zemāk. Tas palīdz cīnīties pret YouTube algoritmu, kas ierobežo šos video.
Tagad aplūkosim e-pastu ķēdi, jo ir daudz e-pastu par Epsteinu un Kremli. Jaunie dokumenti rāda, ka Epsteina saikne ar Krieviju sākusies ap 2012. gadu. Un, lai sniegtu nelielu kontekstu, 2012. gadā Putins atgriezās prezidenta amatā. Redziet, no 2008. līdz 2012. gadam Medvedevs tehniski bija prezidents, kamēr Putins pildīja premjerministra pienākumus. Lielākā daļa uzskata, ka Putins joprojām visu vadīja aizkulisēs. Bet, kad Putins oficiāli atgriezās, viņš saskārās ar lielākajiem protestiem, kādus Krievija jebkad bija pieredzējusi. Simtiem tūkstošu Krievu Maskavā un Sanktpēterburgā izgāja protestēt, pieprasot pārmaiņas, jo nevēlējās atgriezties cariskajos laikos. Krievijas konstitūcija nosaka, ka neviena persona nevar būt amatā ilgāk par 2 termiņiem, lai viens cilvēks nevaldītu gadu desmitiem. Bet uzminiet, kas notika. Kad Medvedevs tehniski bija prezidents, šī klauzula tika mainīta, lai Putins varētu kandidēt vēlreiz. Tieši tāpēc, kad Putins mēģināja atgriezties, cilvēki protestēja. Šeit parādās Epsteins. Viņš saņem šo e-pastu no Borisa Nikoliča. Šis puisis varētu būt Epsteina draugs vai kādreiz strādājis pie viņa. Viņš pašlaik ir Epsteina īpašuma pārvaldnieks un pārvalda visu Epsteina atstāto naudu. E-pastā viņš raksta: mums drīz vajadzētu doties uz Krieviju. Tev jāiepazīstās ar manu draugu Ilju Ponomarovu, domas locekli un galveno sacelšanās pret Putina organizētāju kopā ar draudzeni. Likmes augstas. Viņš varētu aizstāt Putinu un kļūt par prezidentu, ja viņu nenogalinās. Tas ir ļoti bīstami. Vai ir idejas, kā palīdzēt tagad? Lai arī ko viņi plānoja, tas neizdevās. Putins nostiprināja varu, uzvarēja vēlēšanās, protests izplēnēja. Iljam nācās bēgt no Krievijas, un viņš tur vairs nedzīvo. E-pasts rāda, ka Epsteins nebija tikai pasīvs vērotājs, bet viņam arī lūdza palīdzību Krievijas augstākās politikas veidošanā. Līdz 2013. gadam Epsteina ambīcijas par Krieviju bija pieaugušas. Viņš centās ietekmēt politiku un pilnībā pārveidot Krievijas finanšu sistēmu. Epsteins nosūtīja e-pastu Torbjornam Zaglandam, bijušajam Norvēģijas premjerministram un Eiropas padomes ģenerālsekretāram. Epsteins šajā e-pastā pauž vīziju padarīt Krieviju par finanšu galvaspilsētu. Sputņika paziņošanas laikā rietumi bija nesagatavoti. Tas var notikt arī tagad, kad Krievija finanšu jomā pārņem vadību, nevis sacenšas ar rietumiem. Krievija, izmantojot nanotehnoloģijas un sekojot silīcija ielejai, var izveidot jaunu 21. gadsimta finanšu sistēmu, pārspējot Microsoft, Apple un Google. Kā zināt, es palīdzēju izveidot Amerikas Savienotās valstis atvasināto finanšu instrumentu tirgu 70. Tagad vēlos apstāties. Tas noteikti ir meli. Ņujorkas opciju tirgus galvenie dalībnieki toreiz nezināja, kas ir Epsteins. Viņš visticamāk pastāvīgi pārspīlēja savas kvalifikācijas, un tas iespējams bija daļa no viņa darbības veida. Viņš vienkārši izmisīgi centās izcelties. Bet būtība nav tajā, vai viņa apgalvojums ir patiesas vai nē. Viņš sev pozicionēja kā cilvēku, kas spēj pārveidot globālo finanšu sistēmu, šo ideju piedāvājot cilvēkiem ar piekļuvi Putinam. Norvēģijas premjerministrs atbild: Sveiks, Džefrij! Man nav viegli to izskaidrot. Tas jādara tev. Mans uzdevums ir sarunāt tikšanos ar Putinu. Tas nozīmē, ka bijušais valsts vadītājs ir Epsteina starpnieks ar Kremli. Traka pasaule, un tas kļūst vēl tiešāks. Epsteins ne tikai runāja par Putinu, bet arī mēģināja ar viņu tikties caur dažādiem kanāliem. Dažas nedēļas vēlāk Epsteins nosūtīja e-pastu Ehudam Barakam, bijušajam Izraēlas premjerministram un aizsardzības ministram. Viņš teica Barakam, lai paziņo Putinam, ka viņš būs Maskavā un lai noskaidro, vai Putins vēlas privātu tikšanos. Tad atsevišķā e-pastā Epsteins apstiprina, ka Norvēģijas premjerministrs tiksies ar Putinu Sočos 28. maijā. Solens lūdz Epsteinu izskaidrot, kā Krievija var veidot darījumus, lai piesaistītu rietumu investīcijas, saka Epsteins. Es viņu nesatiku un gribēju, lai tu to zini. Pēc dažām dienām Epsteins raksta: Putins aicināja tikties Sanktpēterburgā viņa ekonomikas fóruma laikā. Es atteicos. Ja viņš grib tikties, būs jāatsakās no privātuma. Redzēsim, kas notiks. Tas apstiprina, ko nezinājām. Putins sazinājās ar Epsteinu. Nav skaidrs, vai viņi tikās klātienē, bet bija tiešā kontaktā, par ko liecina šis e-pasts. Citā e-pastā Epsteins raksta, ka Putins 2013. gada vasarā pārkārto personālu un uz tikšanos aicina tikai uzticamus cilvēkus.
Viņš norāda, ka nevēlas dalīties ar daudz informācijas un iesaka sazināties pa telefonu vai klātienē. Tas apliecina, ka Epšteinam bija informācija par Putina tuvākā loka pārkārtošanu, un tā nav nejauša. Tagad Epšteina saiknes ar Krieviju nav tikai par finanšu pārvaldību. Faili arī atklāja, ka Krievija finansēja daudzas rietumu politiskās partijas, un Epšteins par to zināja. 2018. gada 12. jūlija e-pastā Epšteins raksta Maiklam Vulfam par Stīva Benona tikšanos ar Francijas labējām partijām, tostarp Morīnas Lepēnas vīru. Tēma ir Francijas Nacionālās frontes partijas refinansēšana, jo, kā raksta Epšteins, liela daļa naudas nāk no Krievijas. Viņš arī jautā pēc viedokļa. Šie puiši šķita kā idioti, īsti rutānieši. Un Benons, kuru ieskauj viņa paša bandītiski izskatošie apsargi un dīvainie blogeru padomnieki, plauks tieši tāpēc, ka populismu pasaule ir tik neprofesionāla, ja ne pat farsiska. Epšteins, kā redzams no e-pasta, nebija Benona atbalstītājs, bet e-pasts apstiprina svarīgo. Krievija finansēja lielu Francijas partiju, un Epšteins zināja detaļas. Tas nav pārsteidzoši, jo zināms, ka Krievija finansēja partijas rietumu demokrātijās. Pirms 2 mēnešiem apvienotās karalistes politiķi ieslodzīja par Krievijas kukuļu pieņemšanu, ko redz Epšteina e-pastā. Viņa bezrūpīgā saruna par Kremļa naudu Francijas politikā rāda, cik cieši viņš bija iesaistīts šajos tīklos. Šeit ir informācija par apvienotās karalistes lietu. Neitans Gils neko neteica, kad ieradās stāties tiesas priekšā Old Bailijā. Bet būdams Eiropā kā Eiropas parlamenta deputāts, viņam bija daudz ko teikt. Viņš bieži atbalstīja Krievijas naratīvu par Ukrainu, jo viņam par to maksāja. Ukrainas valdība gatavojas aizliegt 2 lielākos valsts televīzijas kanālus. Vai tu esi ar mums? Mormoņu bīskaps un politiķis Gils bija viens no galvenajiem Nigela Faridža, apvienotās karalistes neatkarības partiju un Brexit partiju biedriem. Pretterorisma policijas izmeklēšana atklāja, ka Gils saņēma kukuļus no šī vīrieša. Oļegs Vološins, prokrievisks Ukrainas politiķis. Vološina priekšnieks bija tumšais princis Viktors Medfojeks, tolaik prezidenta Putina labā roka Ukrainā. Dienesti šo izmeklēšanu atvēruši atkārtoti. Viņa uzdeva Gilam uzstāties prokrieviskās televīzijas pārraidēs un teikt runas Eiropas parlamentā. Policija, apturot Gilu pirms iekāpšanas lidmašīnā uz Krieviju un konfiscējot tālruni, atrada WhatsApp ziņas par dāvanām un pastkartēm, kas bija kods naudai. Vološins ziņo Gilam par saņemtajām Ziemassvētku dāvanām un lūdz vēl 5 pastkartes viņa laipīgās palīdzības dēļ. Nākamnedēļ. Debatē viņš sola frāzes, Gils atbild – lieliski. Netiek ievērotas demokrātiskas procedūras. 4 mēnešus pirms vēlēšanām Gila Eiropas parlaments precīzi nolasīja Vološina runu, kurā kritizēja Ukrainu. Policija Ziemeļvelsā viņa mājās atrada naudu. Viena no problēmām, veidojot šādus video, kuros mēs rādām daudz dronu triecienu, pat ja neviens cilvēks vai Krievijas karavīrs netiek ievainots. Video YouTube bieži ierobežo vai demonetizē mūsu video. Pagājušajā nedēļā 4 video tika demonetizēti, liecina YouTube dati. Drona triecienu un frontes kadu rādīšana nav pievilcīga reklāmdevējiem, tāpēc šos video ierobežo. Tā ir mūsdienu kara realitāte, ko Ukraiņi izcīna un cenšas izdzīvot. Tāpēc mēs uzskatām, ka to jāatspoguļo un izveidojām savu platformu Business Basics, ko uzbūvējām no nulles bez ierobežojumiem. Mums nav jāizpludina mūsu dronu triecieni, mums nav jāizpludina mūsu kadri no frontes līnijas un mums nav jāizpludina, kā tiek iznīcinātas Krievijas aviobāzes. Turklāt mēs patiesībā nerādām nekādas reklāmas mūsu vietnē. Tādējādi mums nav jāveic pašcenzūra tikai tāpēc, ka reklāmdevēji nav apmierināti ar to, ko mēs atspoguļojam. Mēs vietni finansējam ar jūsu atbalstu, nevis reklāmām. Ja šis saturs jūs interesē, un ja vēlaties skatīties mūsu video necenzētā veidā un saņemt papildu saturu, ko mēs vienkārši nevaram augšpielādēt šeit YouTube, tad noteikti pievienojieties mums vietnē basicsinsider.com. Jūs varat arī noklikšķināt uz saites aprakstā vai noskanēt QR kodu uz ekrāna. Pievienojoties, jūs varēsiet skatīties visu saturu, ko jau esam augšupielādējuši, kā arī visus video, ko augšupielādēsim nākotnē. Paldies par atbalstu mūsu saturam un kanālam. Esmu Sems, tiekamies nākamreiz!